Draudze nav gatava atmodai. Šodien pasaulē ir divu veidu draudzes. Ir mirušas, formālas draudzes, kuras ir ieņēmušas dievbijības formu, bet kam nav spēka. To kalpotāji ir algotiņi, lielākā daļa no kuriem nav piedzimuši no augšienes. Dievs tādus ganus sauc par divkārt mirušiem. Skatīties Jūdas vēstules 12. pantu. Un viņš apsola izraut tādas draudzes ar visām saknēm un sadedzināt. Gadu gaitā es esmu sludinājis vairākos šādos nedzīvos mauzolejos. Mācītāji man uzaicināja runāt, jo tie bija lasījuši grāmatu Krusts un Duncis. Bet kad vien es sludināju tādā draudzē, un svētais gars nolaidās uz manis, mācītājs smagi atkritis savā krēslā, kļuva ārkārtīgi nervos. Cilvēki raudāja, kad svētais gars atklāja viņu grēku, bet tiklīdz es aicināju cilvēkus pieņemt Kristu par savu kungu, mācītājs steidzīgi iznāca priekšā un noslēdza sapulci. Ak, vai! Ak, kā tas mani kaitināja! Šie mācītāji drebēja no vienas pašas domas, ka kāds dvēselē varēja atsaukties manai sludināšanai. Viss, ko viņi vēlējās, bija dabūt cilvēkus augšā un ārā pa durvīm, pirms svētais gars bija paveicis kaut ko nekontrolējamu. Mēs zinām, ka Dievs nevar svētīt tādu draudzi ar atmodu, jo viņš neizlies savu garu tur, kur to negaida. Un mirusi formāla draudze ir pilnīgi atteikusies no svētā gara. Tā vienkārši nevēlas uzcelties no miroņiem. Bet šodien pasaulē ir vēl cita veida draudze, un tā ir svētā atlikuma draudze. Bez kompromisa, lūgšanu un Dieva bijības pilna, taisna ticīgo draudze. Tā ietver sevī cilvēkus, kuri pilnībā ir nodevušies Kristum. Cilvēkus, kuri lūdz, gavē un neatlaidīgi meklē to kungu. Mans vēstījums galvenokārt ir domāts šai taisnajai, svētā gara draudzei. Kāpēc? Tā ir vienīgā draudze, kura ir spējīga saņemt lielu svētā gara izliešanos. Redziet, Dievs izlej savu garu tikai pār tiem, kuri to lūdz, un sagatavo sevi viņa saņemšanai. Bet es nedomāju, ka patiesā draudze ir gatava atmodai, Dieva apsolītajai pēdējai lielajai svētā gara izlīšanai. Redziet, draudze mēnešiem ilgi var raudāt, gavēt un lūgt par svētā gara izliešanos, un tomēr nebūt gatava atmodai. Ļaujiet man jums paskaidrot šeit lietotos terminus. Vārds atmoda burtiski nozīmē kāda cilvēka augšām celšanās, kas gandrīz jau ir līķis. Un tā, ja jūs atdzīvināt kādu, tad tas nozīmē, ka viņš jau ir bijis aizgājis. Bet es neticu, ka Dieva svētā atlikuma draudze ir paģībusi, un kad es lietoju vārdu atmoda, es runāju tieši par svētā gara izliešanos. Ir nepieciešams meklēt Dieva vārdā, lai saprastu,
kā viņa tauta tai ir sagatavojusies. Redziet, Dievs mums ir devis daudz bībelisku apsolījumu, kuri ir saņemami. Tas ir gatavi piepildīties. Un es ticu, ka viņš vienkārši gaida cilvēkus, kuri sevi sagatavos, lai pieķertos šiem apsolījumiem. Protams, Dievs ir neatkarīgs un var izliet savu garu uz jebkuru viņa izvēlēto cilvēku. Ir zināms, ka svētais gars ir nonācis pār dažādiem cilvēkiem, atnesot atmodas, augšām celšanās, iekavās. Atnesot atmodas, iekavās, augšām celšanās tiem, kuri to nebija negaidījuši, ne arī bija tam sagatavoti, bet Dievs dod mums arī bībelisku modeli, kas atklāja viņa standartus un metodes, un šī viņa metode ir, viņš darbojas caur sagatavotiem cilvēkiem. Pirms viņš sakārto lietas dievišķā kārtībā, viņš uzrok atmatā atstāto zemi. Es jums gribu parādīt 3 iemeslus, kāpēc pēc manām domām draudze nav vēl gatava atmodai. Es lūdzu, ka tad, kad tos aplūkosim, mēs balstoties uz Dieva vārdu, sevi sagatavotu viņa apsolījumu saņemšanai. Pirmais. Mēs neesam gatavi atmodai, ja domājam, ka šī sabiedrība ir grēkojusi tik ļoti, ka pazaudējusi Dieva žēlastību. Amerika tik ļoti ir apbēdinājusi Dievu, tās grēks ir tik pieaudzis un tik briesmīgs, ka mēs domājam, ka nav vairs nekādas cerības. Tiešām, pēdējo gadu laikā es gandrīz jau biju pārliecināts, ka Amerikas briesmīgā morālā sabrukuma dēļ Dievam nekas cits nav atlicis kā vien sūtīt sodu. Tādēļ arī es pēdējo 10 gadu laikā nepārtraukti esmu sludinājis par tuvojošos sodu. Un es joprojām no visas sirds ticu šai vēstī un ar visu autoritāti turpināšu to sludināt. Redziet, Dievs ar lielu pacietību gaida grēku nožēlu, sūtīdams daudzus praviešus, kas brīdinātu par tuvojošos sodu, bet reiz pienāks diena, kad viņš teiks diezgan. Un kopš šī brīža lūkšana ir veltīga. Es to saucu par šausmu atbrīvošanu. Kad Dievs atstāja sabiedrību iznīcinoša soda varā. Draudzes vēsturē mēs redzam vairākus šādus piemērus. Tas notika ar Noasa paudzi. 120 gadus Dievs cīnījās ar ļaunumu pārņemto cilvēci, izrādot tai savu žēlastību, brīdinot un par zīmi ar Noasa rokām ceļot šķirstu, bet beidzot viņš teica pietiek un aizslaucīja visu cilvēci, izņemot tos, kuri bija iegājuši glābšanās šķirstā. Tas notika arī Lata dienās ar Sodomu un Gomoru. Dievs skaitīja šīs ļaunās sabiedrības dienas, kas bija piesātinātas ar homoseksuālismu, netiklību un vardarbību. Beidzot, kad tas vairs nebija izturams, viņš teica: Jūsu netaisnību kauss ir pilns, jūsu grēki ir uzkāpuši līdz debesīm. Un viņš noslaucīja šīs un arī apkārtējās pilsētas. Pār tām nāca
šausmu atbrīvošana. Tāpat tas notika arī ar Jeruzālemi. Kristus gāja pa šīs pilsētas ielām un raudāja, brīdinot par tuvojošos sodu. Pēc 70 gadiem Dievs teica diezgan, un Jeruzāleme tika nopostīta līdz ar zemi. Tūkstoši tika nogalināti briesmīgajā slaktiņā. Šādu pat vēsti Dievs ielika Jeremijas sirdī. Viņš sūtīja pravieti pie tempļa vārtiem ar šādu nopietnu paziņojumu. Eita taču uz manu svēto vietu, kas ir Šīlo, kur iesākumā mājoja mans vārds, un raugiet, par ko es to esmu pārvērtis savas Izraēla tautas ļaunuma dēļ. Tad es darīšu šim namam, kas nes manu vārdu, un uz ko jūs paļaujaties, un šai svētai vietai, ko es devu jums un jūsu tēviem, tāpat, kā es darīju Šīlo. Bet tu neaizlūdz par šo tautu un nenāc par tiem manā priekšā ne ar žēlabām, ne ar lūkšanu, nepūlies, jo es tevi tomēr nepaklausīšu. Jeremijas 7, 12 līdz 16. Dievs teica taisnajam: tu tagad vari pārtraukt lūgt. Mana pacietība ir beigusies, un es esmu nodomājis sodīt. Es paņemšu savu garu no austrumu vārtiem un atņemšu to savam namam pilnīgi. Notiks tāpat kā Šīlo. Šīlo stāv kā liecība visām paaudzēm, ka sods sākas no Dieva nama. Dieva tauta bija kļuvusi tik ļauna un atkritusi no ticības, ka tas kungs nāca ar pēkšņu un briesmīgu sodu. Šīlo bija vieta, kurā Dieva gars atstāja tautu, un virs durvīm tika uzrakstīts Ihabots. Tas kungs atņēma savu godību, aizvēra durvis un aizgāja, atstājot visu drupās. Tā kunga vārds ar to pašu brīdinājumu nāca arī pār Ecehielu. Cilvēka bērns, ja kāda zeme apgrēkotos pret mani, atkāpdamās no manis, un es izstieptu savu roku pret to, atņemtu tai maizes krājumus, tai uzsūtītu badu un iznīcinātu cilvēkus un lopus, un ja šie 3 vīri, Noa, Daniels un Ieps, atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs tas kungs. Un, ja Noa, Daniels un Ieps atrastos viņu vidū, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, tie neizglābtu ne dēlus, ne meitas, bet izglābtu ar savu taisnīgumu tikai paši savu dzīvību. Ecehiela 14, 13 līdz 14 un 20. pants. Dievs sacīja, pat šie 3 vīri, Noa, Daniels un Ieps, nevarēja izlūgt atmodu. Pat viņu taisnās lūkšanas nevarētu radīt iespējas izglābties. Redziet, es esmu nolēmis sodīt, un pat visi lūkšanās pastāvošie cilvēki pasaulē nav spējīgi izmainīt manu prātu. Kad es redzu, ko Dievs izdarīja Noasa paaudzei, Sodomai un Jeruzālemei, es varu vienīgi secināt,
ka Amerika ir nobriedusi iznīcībai. Padomājiet uz brīdi. Neviena no šīm sabiedrībām nav noslepkavojusi 25 miljonus bērnu, kā mēs to esam izdarījuši abortos. Viņu iedzīvotāji ielās nav izdarījuši neapdomātus slepkavības aktus tik lielos apmēros, kā tas ir šodien pie mums. Un Sodomas iedzīvotāju skaits nevar līdzināties to geju daudzumam, kuri maršē tikai vienā demonstrācijā Ņujorkā vien. Mīļie, mēs esam miljons reižu sliktāki par tām paaudzēm, un Dievs tās visas tiesāja un iznīcināja. Es bieži lūdzu, Dievs, ja tu iznīcināji viņus, kā gan tu sargāsi mūs? Kāpēc pār Ameriku vēl nav nācis tavs briesmīgais sods? Eksperti saka, ka šajā 1995. gadā ekonomika ir atdzīvojusies, mūsu nacionālais kopprodukts pieauga. Automobīļu rūpnīcas rekordus pārsniedzošos apjomos ražo jaunas automašīnas, inflācijas līmenis ir nostabilizējies. Tiešām, viss izskatās ļoti labi, un tomēr. Kādēļ šīs labās vēstis nedod cilvēkiem drošības sajūtu? Visā valstī cilvēki jūt, ka kaut kas gaisā virmo, kaut kam ir jānotiek. Pat visļaunākie grēcinieki nejūtas droši. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka dziļi sirdī šī nācija jūt, ka ir pelnījusi sodu. Mēs visi saprotam, ka dzīvojam novilcināta soda laikā. Kā gan mēs varam būt gatavi atmodai, ja ticam, ka cerība ir zudusi, ka mūsu grēka mērs pārsniedz žēlastību, un mums neko citu nav atlicis gaidīt kā vien sodu? Mīļie, mēs nevaram ticēt atmodai, kamēr neesam pārliecināti, ka Dievs vēl joprojām vēlas izliet savu garu pār mums. Kāpēc Amerika netiek sodīta? Kāpēc Jēzus vēl nenāk? Tas ir tādēļ, ka vēl ir gaidāma liela pļauja. Un Dievs negrib, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. 2. Pētera 3:9. Mēs redzam šo lielo Dieva žēlastību Jesajas grāmatā. Dievs lika pravietim teikt Jūdam: Tā saka tas kungs, kur tad ir tavas mātes šķiršanās jeb noraidījuma raksts, ar kuru es viņu būtu atstūmis un atlaidis? Jebkur būtu kāds no maniem aizdevējiem, kam es jūs būtu pārdevis. Jūs esat savu grēku dēļ pārdoti, un jūsu pārkāpumu dēļ jūsu māte ir atlaista un atstumta. Kādēļ tur nebija neviena, kad es nācu? Kāpēc neviens neatbildēja, kad es saucu? Vai tad mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt? Un vai tad man nav spēka diezgan, lai glābtu? Jesajas 50:1-2. Dievs jau bija atlaidis Izraēlu, dodot tam šķiršanās rakstu, Jeremijas 3:8, bet tagad viņa uzmanība bija pievērsta Jūdam, cilvēkiem, kuri bija krāpuši viņu un viņu atstājuši.
Bet Dievam joprojām sirdī bija Jūda, un viņš nāca pie tiem sacīdams, kur tad ir šķiršanās raksts? Jesajas 51. Viņš sacīja, parādiet man jūsu šķiršanās rakstu, pierādiet, ka es jūs esmu atstājis. Tie bijāt jūs, kas atstājāt mani. Es neesmu darījis neko tādu, kas jūs apbēdinātu vai sāpinātu. Es visu laiku esmu jūs mīlējis. Es nācu pie jums un saucu jūs. Pamēģiniet to iedomāties. Tas kungs dodas pie Jūdas pašā tās netiklības midzenī, saucot. Es nāku pēc tevis. Tu visiem saki, ka nav vairs nekādas cerības, ka starp mums nekad vairs nebūs mīlestības, bet es atkal nāku pēc tevis. Mīļie, es redzu, ka tieši to Dievs pašlaik dara ar Ameriku. Viņš mums saka, parādi man savu šķiršanās rakstu. Parādi man, ka es esmu no tevis aizgājis, bet es vēl neesmu atrāvis savu svēto garu. Drīzāk gan es vēl joprojām strādāju pie šīs tautas, bildinādams, aicinādams nāku pie jums. Tas kungs to runā no Times Square'as, kā arī daudzām citām katedrām visā valstī. Un viņš to runā caur dievbijīgiem vīriem un sievietēm, kuri pavada daudz dārga laika, meklējot viņu. Viņš sauc Ameriku atpakaļ pie grēku nožēlas, atpakaļ pie viņa paša sirds. Bet kad viņš nāk, viņš jautā, kur ir tie, kuri atsauksies manam aicinājumam? Kur ir tie, kuri atgriezīsies pie manis? Tieši par to mēs pēdējo nedēļu laikā Times Square'as draudzē arī lūdzām. Tas bija saistīts ar viņa pēdējo aicinājumu. Daudzi, kuri sēž mūsu baznīcā, ir pierādījums tam, ka tas kungs cenšas aizsniegt cilvēkus. Reiz viņš aizskāra viņu sirdis, atbrīvoja tos no kompromisiem un atkrišanas stāvokļa. Viņš sauca, es mīlu tevi, un viņi atbildēja. Un tagad tas pats gars, kas pacēla tos, grib sapulcināt miljonus. Mums jālūdz ticībā, lai tad, kad gars aizskars atkritēju sirdis, tie atbildētu tam un atgrieztos. Mums jābūt pārliecinātiem, ka vēl ir laiks, kaut arī īss. Vēl ir cerība. Un kamēr mēs lūdzam, svētais gars darbojas visos sabiedrības līmeņos, saucot un aicinot cilvēkus pie sevis. Otrkārt, mēs neesam gatavi atmodai, ja tautu ir apklājusi tumsa un tajā trako ienaidnieks. Es šodien mūsu grēciniekos redzu tādu niknumu un enerģiju, kā nevienā citā paaudzē. Kad es vēl biju zēns, Āfriku baznīcā sauca par tumšo kontinentu, tās gara tumsības dēļ, bet šodien gara tumsība klājas pār Ameriku. Tagad Amerika ir tumšais kontinents, pēdiņās tumšais kontinents. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas. Jesajas 62. Dziļa krēsla nozīmē tumsību, kuru var sajust. Un tumsība Amerikā izplatās, tā ik brīdi kļūst ar vien dziļāk.
Kad jūs ielidojat Ņujorkā, jūs apžilbina pilsētas spožās gaismas. Bet, kad jūs izkāpjat no lidmašīnas, paņemt taksometru, braucat uz Manhetenu un izkāpjat Brodvejā, jūs nekavējoties sajūtat tumsu. Tā ir smaga un demoniska. Tā padara aklas cilvēku sirdis un prātus, un brīdi pēc brīža kļūst arvien sliktāk. Bet Bībele saka, ka Dievam tajā ir sava daļa. Dodiet tam kungam, savam Dievam godu, pirms krēsla metas, un pirms jūsu kājas atsitas tumsā pret kalniem. Un jūs tad gaidāt uz gaismu, bet viņš to padara par visdziļāko tumsu. Viņš to padara par visdziļāko tumsu un pārvērš par vistumšāko mākoņu sabiezējumu. Jeremijas 13:16. Dievs rada dziļu tumsu. Kad cilvēki ir tik ļoti pievērsušies grēkam, ka atraida to kungu, tie tiek nodoti. Tie tiek nodoti tumsības varai. Dāvids teica par ļaunajiem, lai viņu acis tiek aptumšotas, ka viņi neredz. Psalms 69:24. Dieva gars atļauj tumsai apklāt viņu sirdis un prātus. Lai viņi skatās uz augšu vai uz zemi, visur tiem pretī raudzīsies tikai nomāktība, bēdās un tumsa. Viņus visus pārņēmis izbaiļu pilns drūmums, un viņi maldās necaurredzamas nakts tumsībā. Jesajas 8:22. Grēcinieki patiešām tiek iemesti viņu tumsības darbos. Sātans ar saviem demoniskajiem spēkiem ir nonācis uz zemes un dzen bezdievīgos cilvēkus ļaunuma neprātā. Šīs vardarbības apmēri un niknums ir 1000 reižu sliktāks nekā tas bija tad, kad es iepriekšējās paaudzes laikā pirmo reizi atbraucu uz Ņujorku. Šodien es skatos cilvēku acīs un redzu, ka tie meklē narkotiku klientūru. Tie slaistās pa bāriem, skraida šurpu turpu, meklēdami izpriecas. Un nav šaubu, uz kurien tie iet. Kad es pirms 35 gadiem uzsāku kalpošanu, es runāju baznīcās visā Amerikā, brīdinot par gaidāmo morāles sabrukumu. Es sacīju Aiovas, Oklahomas un visu dienvidu štatu cilvēkiem, ka narkotikas iespiedīsies pat vismazākajos ciematiņos. Narkotiku tirgoņi parādīsies skolās un spēļu laukumos. Es brīdināju par kliedzošu homoseksuālisma attīstību ar kailuma parādēm mūsu pilsētu ielās. Un es pravietoju, ka kailums un seksuāli akti tiks rādīti visērtākajā laikā televīzijas ēterā. Lielākā daļa cilvēku, kuri manī toreiz klausījās, domāja, ka es esmu atlidojis no Marsa. Mācītāji mani rāja, bet patiesi kristieši teica, nekad, Dievs neļaus tam notikt Amerikā. Šodien daži no tiem cilvēkiem, kuri mani izsmēja, ir vecvecāki. Tie sēž pie saviem televizoru ekrāniem un skatās perversās filmas, par kurām es pravietoju. Bet viņu bērni un mazbērni ir nonākuši narkotiku un alkoholisma varā. Tumsa, par kuru es brīdināju, ir ienākusi viņu dvēselēs. Vai varat iedomāties, kāda tumsa būs pēc 10 gadiem? Vai varat iedomāties, kāda
tumsa būs pēc 10 gadiem, ja tas kungs vilcināsies? Bet es jautāju jums, kad jūs redzat tumsu sabiezējam un izplatāmies, vai ticat, ka tā pārspēs evaņģēlija gaismu? Vai baidāties, ka tumsa var to apspiest, apklusināt, nocēst? Nē, nekad. Dieva ļaudis šajās pēdējās dienās nedrīkst ļaut tumsai un ienaidniekam iebiedēt sevi. Nav svarīgi, cik tumša pasaule kļūst. Bībele saka, ka Jēzus pacelsies un spīdēs kā saule tumsībā. Es esmu tavs iepriecinātājs. Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem? No cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle, un tomēr aizmirsti to kungu savu radītāju, kas izplētis un izspriedzis debesis un licis zemē pamatus, un kad tu dzīvoji mūžīgās bailēs no apspiedēja niknuma, kad tas taisījās tevi samaitāt. Kur tad palicis šis apspiedēja niknums? Jesajas 51, 12 līdz 13. Tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. Psalms 139, 12. Viņš zina, kas slēpjas tumsībā, pie viņa mīt gaisma. Daniela 2, 22. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Jesajas 9, 1. Mēs dzīvojam visu aptverošas tumsas un nāves laikā, bet Dievs saka, ka tādā laikā viņa gaisma spīdēs vēl spožāk. Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas. Es darīšu tumsību viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenu ceļu. Jesajas 42, 16. Lai arī cik traki būtu uz ielas, lai arī kā homoseksuālisti savās parādēs lādētu Kristu, mēs nedrīkstam ļaut sevi pārņemt tumsai. Kad dziļa tumsība apklāj zemi, mēs varam gaidīt, ka tas kungs atspīdēs visā savā godībā un izglābs miljonus. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām. Tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi. Jesajas 61 līdz 3. Nekāda tumsa nekad nespēs apturēt Dieva gaismu. Tad novērs savas acis no tumsas, no grēka, no cilvēku briesmīgā ļaunuma un tici, ka tas kungs izstaros gaismu. Un tici, ka tas kungs izstaros gaismu. Trešā lieta. Draudze nav gatava atmodei tās vājās ticības dēļ, ka Dievs vēlas un ir spējīgs glābt ļaunus un rūdītus grēciniekus. Dievs norādīja uz Jūdas problēmu.
Viņi apšaubīja Dieva vēlēšanos un spēku atbrīvot cilvēkus, kuri bija ieslīguši algdievībā un bija atkrituši. Bet tie atbildēs: velti, nepūlies, mēs sekosim paši savām domām un saviem ieskatiem un rīkosimies ik viens pēc savas ļaunās sirds nepielaidības. Jeremijas 18:12. Jūda bija atmetis cerību domādams: mēs esam aizgājuši pārāk tālu, un tagad atpakaļ ceļa vairs nav. Mēs esam atstājuši to kungu, apsmējuši, apvainojuši viņu un atmetuši. Mēs esam tik dziļi iegrimuši savos grēkos, ka ir bezcerīgi kaut ko labot. Pat Dievs mūs nevar atvest atpakaļ. Mīļie, pēc visiem manas kalpošanas gadiem man vēl joprojām ir jācīnās ar šo domāšanas veidu. Jūs varbūt jutīsiet to pašu. Jūsu vīrs var būt ateists, negodīgs un bezdievīgs, un jūs esat pārliecinājusi sevi. Visi citi cilvēki ap mani tiek glābti, bet mans vīrs ir citāds, viņš ir tik ciets. Tas kungs teica Jūdam: vai tad mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt? Jesajas 52. Īsāk sakot, sakapāt, pēdiņās sakapāt. Dievs saka: sakiet man, vai ienaidnieks nav manas varenās rokas sakapāts? Vai es esmu zaudējis spēku, lai izglābtu? Nē, mana varenā roka nosusināja sarkano jūru, tā pārklāja debesis ar tumsu, tā atvēra aklās acis. Jūs esat redzējuši, ka es esmu glābis, cik vien spējis. Kāpēc jūs domājat, ka es esmu zaudējis spēku atbrīvot jūs? Mīļais svētais, kad tad Dievs ir zaudējis savu spēku atpestīt visļaunāko grēcinieku pasaulē? Kad tad viņš ir zaudējis vēlēšanos atpestīt narkomānus, alkoholiķus, prostitūtas? Taču neviens par viņiem nelūdz. Vai Dievs kaut kādā veidā ir nolēmis neizglābt jūsu ģimenes locekļus, par kuriem jūs esat gavējuši un lūguši? Nu nē. Mums ir jāsauc uz viņu ticībā. Mans kungs, tu vari izglābt Volstrītu, tu vari atbrīvot visbriesmīgāko homoseksuālistu Ņujorkā. Tu vari atpestīt katru musulmani ikvienā pasaules valstī, un tu vari glābt ikvienu manas ģimenes locekli. Tava roka nav par īsu. Tu vari izglābt ikvienu. Mēs nekad nebūsim gatavi atmodei, ja nepārtrauksim ierobežot Dievu. Neticiet tam, ka viņa roka ir par īsu. Drīzāk gan ticiet uz pārdabiskām un neiespējamām lietām. Iegūstiet redzējumu par viņa žēlastību un mīlestību, par viņa vareno izstiepto roku spēka pilnu, lai glābtu. Ja Jēzus pravietoja par vareno pļauju, tad mēs būsim liecinieki pārdabīgai Dieva gara izlīšanai pār milzīgām ļaužu masām. Kad gars tika pirmo reizi izliets Jeruzalemē, vienā mirklī tika glābti tūkstoši. Un tāpat arī šodien mums ir jālūdz, lai gars tiktu izliets pār veselām tautām, pat pār briesmīgas tumsas pārņemtām tautām.
Pēdējos gados svētais gars ir pāršalcis Ķīnai. Miljoni ir izglābušies. Jesaja pravieto, ka cilvēki tiks sapulcināti no Sinimas zemes, kas attēlo Ķīnu. Redzi, vieni nāks no tālienes, otri no ziemeļiem un vakariem, un vēl citi no jūras un Sinimas zemes. Jesajas 49:12. Šī pati svētā gara uguns nāk arī pār Krieviju un dažiem Indijas rajoniem. Dieva gars traucas, aizskar un sauc cilvēkus visā pasaulē sev līdz. Bet Dievs aicina savu atlikuma draudzi sākt ar mūsu pašu ģimenes locekļiem, atgriezt tos pa vienam cilvēkam. Atgriezieties, jūs atkritēji bērni, tā saka tas kungs, jo jūs esat mans īpašums, un es jūs atvedīšu Ciānā, vienu no katras pilsētas un divus no katras cilts. Jeremijas 3:14. Mums jālūdz un jābūt pacietīgiem, un viņš sapulcinās mūsu mīļos pa vienam. Šeit, Taimskvēras draudzē, mēs lūdzam, lai Dievs, izlejot savu garu, ievestu daudzus savā valstībā. Bet tas kungs grib arī vērst mūsu uzmanību uz mūsu pašu ģimenes locekļiem. Mums jābūt vēlēšanās lūgt. Kungs, sūti grēka atziņu pār maniem ģimenes locekļiem, glāb manu dēlu, manu vīru, manu meitu, manu sievu. Daudzpunkts. Pirms dažiem gadiem visur skanēja populāra dziesma. Krīt lietus lāses man uz galvas. Es ticu, ka šī dziesma mums māca, kā lūgt, lai Dievs burtiski izlietu savu svēto garu. Raksti apsola, ka pēdējās dienās svētais gars nāks kā lietus, un jūs varat lūgt, lai svētā gara lietus lāses kristu uz jūsu mīļo galvām. Lūdziet, tad nu no tā kunga vēlīno un agrīno lietu, un tas kungs sabiezinās mākoņus un dos pietiekami daudz lietus visiem augiem laukā. Zakarijas 10:1. Dievs nepacietīgi gaida, kad varēs izliet savu svēto garu. Vai jūs esat gatavi lūgt viņa lietu? Jā, Dieva sots nāk. Tas jau ir durvju priekšā, bet kamēr vēl ir laiks, mums ir jātic, ka Dievs izlies savu garu. Tādēļ pieķerieties viņa dievišķajiem apsolījumiem, un jūs redzēsiet visapkārt svētā gara nesto atmodu. Aleluja!